20. februārī Krāslavas novadas slimnīcā viesojās veselības ministrs Guntis Belēvičs, kurš vēlējās noskaidrot, kāda veida medicīniskos pakalpojumus spēj nodrošināt slimnīcu un arī uzklausīt medicīnas darbinieku domas par nākotnes plāniem. Mēs bijām Rīzknes reģionālajā slimnīcā, Ludzas slimnīcā un tagad esam Krāslavas slimnīcā. Atziņa ļoti daudz iespaidu un viņas ir dažādas, bet ļoti labas. Veselības aprūpes Latvijā un arī Latgalē ir ļoti labā līmenī. Kā iepazināties tātad ar Krāslavas slimnīcu? Kādi tie pirmie iespaidi? Krāslavas slimnīcā ir lietas, kas vēl ir jāatrisina, kam ir nepieciešama nauda. Man doktors Jevtušoks parādīja savu galveno sāpi, proti uzņemšanas nodaļu, un tā nauda, kas ir nepieciešama, viņa nav pārāk liela, ja runiet par 120 000 eiro. Un šis jautājums mums ir jārisina. Iespējams, mēs to atrisināsim, izmantojot Eiropas struktūra fonda līdzekļus. Sekmīgi piesaistot un arī īstenojot Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus, vairāk gadu garumā ieguldītais darbs ir nesis augļus. Krāslavas slimnīca ir atzimusi. Ēka iegūs jaunus vaipstus, ir renovētas telpas, iegādāts modernākas medicīnas iekārtas, kā arī tā ir kļuvusi energoefektīvāka. Pirmo lielu projektu mēs realizējam 13 gadi atpakaļ, 12-13 gadi. Tā bija Pasaules banka pilota projekts Latgale pusē. Tā laikā mēs siltinājām slimnīcu visu, nomainījām logus uz jauniem, pēc tam pakāpeniski taisējām remonti katru gadu. Un 2 gadi atpakaļ Hierāfa līdzekļi, Eiropa līdzekļi, izmantojot tam telpam, kur atrodas ķirurģija, daļa terapija, ambulatora daļa poliklinika, un dienas stacionāram. Tā bija ieguldinājums apmēram tajā periodā 5 500 000 eiro. Diemžēl, sākumā bija paredzēts daudz lielāk, bet pēdējā mirklī ne visi līdzekļi atdeva mums. Bija pieņems dažādi politiski lēmumi valsti, un mums iedalīja tikai to, ko iedalīja 500 000. Un sakarā ar to neizdevās izdarīt to, ko bija ieplānots no paša sākumā. Bet to, ko jūs darījat šodien, tā izdarīt kopā ar mūsu ieguldījumiem. Pagājušā gadā mēs, pateicoties palīdzu pašvaldībai, realizējam projektu energoefektivitāte, nomainījam visa lampiņas uz ergonomiskiem un veiktim citi ergonomiskie darbi, ne tikai siltināšana, bet arī kā praktiski darbojas ar karstu ūdeni, ar apkures sistēmu, kā labāk izmantot siltumu enerģiju. Poliklinika mums pieņem vairāki speciālisti, vairākas specialitātes nodrošinājumu palīdzību, arī veica vairākas izmeklējumus, tā skaitā laboratoriskos izmeklējumus, fizioterapeita pakalpojumus, rehabilitācijas pakalpojumus, un arī mums ir stacionārs ar 2 nodaļām, terapeitiska un ķirurģiskā nodaļa, uzņemšanas nodaļa, reanimācijas nodaļa, rentgena kabineti, tā kā visiem praktiski, Jo kādreiz mēs bijām rajona centrālā slimnīca, tagad laiki drusciņi pamainījušies, bet, tomēr slimnīca ir, pastāv un nodrošina diezgan nopietnam cilvēku skaitam medicīnisko palīdzību. Speciālisti, praktiski visās specialitātes mums ir otorinolaringologs, oftalmologs, neirologs, ķirurgs, traumatologs. Nav noslēpums, ka mūsdienās tāda ļoti sāpīga tēma ikvienam cilvēkam, kurš diemžēl saskarās ar kādām saslimšanām, ir šīs garās rindas. Cik garas rindas vai varbūt cik īsas rindas ir Krāslavas slimnīcā? Tagad ir gada sākums, finansējums pagaidām ir labs, un mēs varam atļauties, tomēr paņemt vairāk to pacientu, un rindas nav sevišķi garas. Ļoti lielas rindas uz rehabilitāciju, vairāk nekā pusgadu tur jāgaida. Izņemot tikai tie pacienti, kuri pēc akūtam traumu, tādus pacientus mēs ņemam ārpus rindas. Ar ko Krāslavas slimnīca ir atšķirīga no citām slimnīcām? Kur ir tā jūsu odziņa, tā jūsu unikalitāte? Mēs esam maza slimnīca un ar ļoti tādu laipnu medicīnisko personālu. Un vairāki pacienti tiešām stāsta, ka nekur nav tik labi, kā Krāslavā, kā mājas ārstēties. Protams, ka visādi speciālisti mums ir, tad mēs varam nodrošināt ātru, kvalitatīvu un diezgan ērtu palīdzību pacientiem.
Lai gan Krāslavas slimnīcā tiek nodrošināta kvalitatīva medicīniskā palīdzība un cilvēki labprāt nepieciešamības gadījumā šeit atgriežas kā viena no būtiskākajām problēmām, slimnīcas vadība min jaunu speciālistu trūkumu. Pēdējo 10 gadu laikā slimnīcas kolektīvam nav pievienojies neviens jaunais medicīnas speciālists. Varam izpildīt pilnā apjomā to valsts pasūtījumu, ko mums līguma pamatā uzdeva šodien uz šī gadu valstī. Tā ir galvenais. Ir daudzi sīki jautājumi, bet ir galvenais jautājums, es domāju, par ko mēs šodien runāsim ar ministra kungu, tā ir jautājums par kadru problēmu, viens, tā ir plānošana jautājumi, divi, tā ir e-veselība attālumam teritorijām, ja? Ir milzīgi citi ikdiena jautājumi, tā, bet galvenais ir to, ka mēs darbspējīgi, mēs turpinājām savu darbu tieši tādā apjoma, un apjoms apmēram tieši tāda līmenī, kā bija iepriekšējā 14. gadā. Būtu labi, ja būtu no valdības puses pateikts, kāda ir nākotne slimnīcām vispār. Ja masters plāns, kurš ir katru gadu, ne gadu, bet pat 5 gadiem visu laiku tiek mainīts, tas nav iekšējas tādas stabilitātes. Tāpēc arī es domāju, ka tie jaunie speciālisti nebrauc, jo viņi nezina, kas būs tālāk. Ārsti pēc augstskolas beigšanas turpina mācīties rezidentūrā. Uz rezidentūru ir konkurss. Mēs zinām, ka padomju laikā, ja cilvēki bija izmācījušies pa valsts naudu, bija sadale un bija jābrauc atstrādāt 3 gadus kā jaunam speciālistam uz turienu, kur valsts nosūtīja. Tagad tas vairāk nav iespējams, bet mēs šo jautājumu risināsim ar rezidentūras palīdzību. Šogad mums ir par 1,7 miljoniem eiro vairāk rezidentūrai kā iepriekšējā gadā. Kopsumā tas ir 9,5 miljoni eiro. Un mēs dosim priekšroku tiem rezidentiem, kuriem būs līgums ar pašvaldībām. Tas nozīmē, ka mēs rezidentūrām paredzēto naudu atdosim pašvaldībām, nolūkā piesaistīt speciālistus visiem reģioniem.